Mīlu Latviju un sūtu buču. Brīvības pieminīgs, es domāju, baidieniņi. Tāds kaut kā tāds sažņots. Jo mēs taču viņu ceram, ka tik daudz cīnījos par to brīvību. Nebūtu ar tā māja deklarācija, varbūt nebūtu tagad Latvija. Varbūt tas vispār. Man paudze noteikti vairs īsti tāda Latvijas kultūra un tāda vispār valoda jau viss būtu aizmirsuši jau sen. Man tīri vai neticamā veidā es esmu atgūs dzimtās mājas un visu tur piederošo. Un es plānoju un es domāju, tagad es beidzot varēšu savas dzimtās mājas sakot pēc savu prātu. Tā es gāju iekšā šī neatkarībā. Mēs taču neesam vieni, mums jau visa pasaulē ir, jāsaka, roku sniedz un sniegs. Tagad arī tā kā kāds miers bija. Miers bija, vai ne? Bija par to, ka mēs pasludinām, mēs deklarējam, ka Latvija ir brīva, bet mēs pieņemam pārējais periodu, kura laikā tad mēs pilnīgi uz to brīvību aiziesim. Un tad, kad notika augusta pučs un tad izgāzās, tad mēs pasludinājām, ka mēs patiesi esam brīvi. Un tad sākā arī nākt arī apstiprinājumi. Pirmā pienāca Islande, kura pateica Latvija ir brīva, un tad nāca citas valstis, Dānija, un kas tur nāca. Un tad Jeļcins pateica, jūs esat brīvi, un tad arī Amerikā atzina, jā, jūs esat brīvi. Tā kā tas bija tas. Sākums bija trūcīgi, bija grūti, bet bija sirdī vieglāk. Es nebiju vēl dzīves, bet es domāju, kas fantastisks sajūtas. Tu padomā pats, kā tev būtu tajā brīdī būt visam tam klāt. Vienkārši es nezinu, es domāju, ka man būtu iespēja tajā visā piedalīties, tur būtu sirds un dvēseli iekšā. Daudz pašapziņa tajā laikā ir uzplaucis kā krāšņs zieds, un cik tas bija vienotība milzīga bija, un cik domai ir milzīgs spēks, tomēr arī šodien, es saku, brīvība ir pamatā visam, vai ne? Es būtu gatavs aizstāvēt Latviju, jebkurā brīdī. Jebkurā stundā, jebkurā sekundē, minūtē, dienā, mēnesī, gadā, jebkādā. Ja man ļautu piedzimt 100 reizes, es tā esmu domājis. Es pamēģinātu dažās reizes piedzimt arī par sievieti. Man interesē, kā tas ir. Bet nekad es nemēģinātu piedzimt ne par vācieti, ne par krievu, ne par amerikāni. Tas pats? Jā, es dzimtu par latvieti. Dievs, radot cilvēku, cilvēkam teica tā, par visu apkārt esošo, izdzinātās pārvaldu. Un tieši tas attiecās arī uz mums. Neviens mums neapkārtīs. Nedrīkst šaubīties par sevi, jo kaidi mēs esam vareni veči un varenas meitenes. Mēs visu varam.